Jā, es biju apsolījis jums, ka, ja es aicināšu kādreiz viesu, kur es nepazīstu, tas notiks studijā. Bet te nu mēs esam pagaidā. Pie manis ir ciemiņš un māja ir kāda ir. Sākam. Nu, bet esat sveicināti Kreiča podkastā. Kā šie ir 79. epizode. Jup, 79. epizode. Man sauc Jānis Kreičmans, un šis ir mans podkāsts par absolūti neko, kur tu jau zini, pats galvenais. Es tev nedodu padomus. Tā, pie manis ir šo nelielu intro iedosim. Ir cilvēks, kuru es iepazinu pirms, es teikšu, 10 minūtēm. Viņš klausies vienu epizodi, un tagad viņš sēž blakus, viņš skatījās intro. Man ir zosādi, sviedri un kauns. Es par tādu emociju kombo biju aizmirsis. Bet nu neko, noņemiet pelīti no rokas, noņemiet rokas no pelītes un klaviatūras. Ar milzīgiem aplausiem sagaidām Armands Začs. Labdien! Nu, paldies par šo godu redzēt šī intro ierakstīšanu dzīvē. Es pat kaut ko nočakrēju, bet es sapratu, es vēlreiz to nedarīšu. Es tev nelikšu tik nērti justies. Cepernost. Es katru reizi pārdomāju savas izvēles, kad ir kā ciemos. Nu ko? Kā saka, ķersimies bulim pie maisiņiem un... Ar kādu nodomu tu esi atnācis, kas nedaudz iepazīstina sevi? Jo es pateikšu kaut ko nepareizi. Es esmu Armands, un es pēdējos gadus taisu filmas. Laikam tas ir tas, kas ir par mani kaut cik interesants. Montēju, režisēju, un šobrīd viena tāda filma nāk ārā, tāpēc eju visur un bazonēju visiem stāstu. Hei, būs filma, nāciet, maksājiet šī viena no 5. naudu. Un skatāties, svarīga filma, ļoti, ļoti svarīga. Tā, ja kāds iet klausies no mājām, Welcome to Hollywood, jā. Pie manas mājā. Kā filmas nosaukums? Filmas nosaukums ir Mūžīgi jauni. Mūžīgi jauni. Jā, Mūžīgi jauni. Kā tev pašam dzirdot Mūžīgi jauns? Kad cik sen tu izdomāji tādu filmas nosaukumu? Tas filmas nosaukums ir pirms nesen tapa, jo mums pirmais nosaukums bija Visi mani draugi drīz būs miruši. Un tad mums mārketinga cilvēki teica, ka tas nav foršs nosaukums. Visi mani draugi būs miruši? Drīz būs miruši. Tas ir labs nosaukums. Tas bija labs nosaukums, jā, bet tad vajadzēja kaut ko gaišāku un lai neaizbiedētu cilvēkus. Un tad mēs tādu mūžīgi jaunu izdomājām, jā, par džekiem un dāmām, kas nespēja pieaugt. Tā laikam varētu nosaukt to. Jā, tā ir ļoti kaitinoša daļa, kad tas nosaukums, diemžēl, ir jāmēģina veidot tāds, lai patīk vairāk. Es iepriekšējā epizodē vienkārši vārījos par to, ka vajag tādu, kurš patīk visiem, bet tu nevari ielikt tādu, kā tu īstenībā gribētu. Tā tas ir, jā. Tā nav pirmā pieredze, bet man tas arī tā tik ļoti nerausta, kā tā filma saucās. Viņu var jebkā saukties, tas jau nemaina to pašu filmu. Tā tas gan nestraucos par to, jā. Nu jā, jo mūžīgi jauni man vienmēr asociējas ar tie, kur nepieaug. Tu esi bijis kādreiz kādā bārā, un tu redzi ir īpaši šādā jauniešu bārā, es nezinu, kaut kāds Boldera, ja vēl kaut kādi, kur tu redzi to vienu čalu, tāds tev te nevajadzēja būt. Man sākumā sāk teikt tie, kas nepieaug, man liekas, tu par mentally challenge drusku, bet jā, es saprotu, par ko tu runā, jā. Jā, jo kaut kas, es nezinu, kādreiz man bija viena alga, bet tagad, kad man ir 30 un es redzu kaut kur savvaļā, brīvā vaļā piedzēries 40-gadīgs vīrietis, man tāds, tu vairs neesi jauns, tā vienā brīdī ir. Es atceros, ka mēs bijām kaut kādi tikko 20 gadi, un tad mēs bijām pie Džeka ciemos. Viņam bija man šeit 40, jau tāds, viņam bija tāds riktīgi, tāds stoner dzīvoklis. Viņš bija stoners, un tad visu ojam pie tā krutā, tā Džeka, tā vecā, viņš riktīgi ir stilīgs. Un jau tad es aizgāju, man liekas, kaut kas te riktīgi no tīras, vienkārši pie tāda, tāds Džekiņš pārkuries, šitāds pie 20 gadieki nāk, tusam baigi klausās visu, ko viņš saka, un sēd, un ka šitais nav labi. Jā, es nezināju, ka Latvijā ir 40-gadīgi stoneri. Es zinu, ka noteikti ir cilvēki, kas pakluso, nezinu, vakarā bišķi uzkurīja un tad iet eksistēt, bet tā kā... Bija tieši pie kaņepes, pretī kaņepē. Tu esi kaņepē, un tad tu ej tur dzīvoklīs, tur pat blakus bija, bet... Kāds viņš bija? Viņam bija kaut kāds darbs arī, vai... Es taču nezinu, ko viņš... Gan jau kaut kā viņš uzturēja to savu stilīgo dzīvoklī. To savu hobiju. Tā, man ir sagatavot visādi jautājumi.
jo man tie termini, visi, kas ir kino industrijā, es negribu zīmēties, bet es esmu piedalījies pāris TikTok videoklipos un vienā traileru filmēšanā. Bet interesanti, ka katru reizi filmējot ir, man liekas, lielāka, jebko gandrīz, ko tu filmē, ir lielāka komanda nekā, kad veic kaut kādu sirds operāciju. Tur parasti māsiņa, 2 ārsti, bet maza filmēšana ir visi, sākot no čaļa, kas prasa, kuram pusdienas ir 12 līdz tam tur kātu un vēl kaut kas. Un man ir jautājums, IMDb ir bieži vien, ir 2 lietas, writer un producer. Un Latvijā ir režisors. Vai tu vari izskaidrot manā? Jo, Klau, es zinu, daži iedomīgi klausās mājās. Es zinu, es varu teikt godīgi, es 50-50 zinu visas atbildes. Kas ir šie 3 amati? Writers ir writers, viņš raksta scenāriju. Pārsvarā Latvijā writers ir arī režisors, jo mums ir maz tādi, mums nav tādas izteiktas skolas, kur mācās scenāristi tur un tikai raksta. Un arī man šeit diezgan grūti būtu izdzīvot scenāristam, kurš tikai raksta filmas, ņemot vērā, cik mums ir filmu. Tie ir dramaturgi, kas dažreiz raksta. Bet jā, pārsvarā tie režisori. Jā. Producents tad ir tas, kurš sagādā piķi. Tas tāds rīktīgs pliķis visiem producentiem. Bet producents vada to visu pasākumu. Viņš domā par finansēm, domā par to, kā norganizēt visas tās režisora idejas, kā to realizēt. Viņš vāc cilvēkus, viņš algo cilvēkus, viņš ir tas, kurš maksā visiem. Viņš ir tā kā boss, viņš ir priekšnieks. Ja tur ir priekšnieks, tad tas ir priekšnieks. Yeah. Režisors tas ir tāds radošais, tāds tirliņš, kurš atnāk un tad visi viņam tur uzdot jautājumus. Viņš vada to uz laukuma, to savas idejas realizēšanu, bet producents vada visu pasākumu. Viņš mēģina pārdot. Viņš gan mēģina pārdot, gan viņš dabū naudu. Latvijas gadījumā tas ir tas nav tāds kā privātais bizness. Tas arī ir privātais bizness, bet tu dabū valsts naudu, tu sniedz visus tos projektus, raksti, tad tu ej pie tetiem, straumēm, jebkur tur mēģina naudu dabūt. Visa tā naudas pīdīšana. Man liekas. Jā, tas ir. Jo viņi arī, producenti arī, viņi tur liek iekšā piķi un bieži vien arī savu piķi. Tas ir tā, tas ir uzņēmējdarbība. Tur ir riski un... Okay. Un tad, un mums sanāk, režisors ir viss, kas ir, ko nedara producents, vai ne? Principā, jā, režisors tad viņš paņem to scenāriju, visticamāk to, ko viņš ir pats rakstījis kopā ar operatoru, mākslinieku, uztaisa komiksiņu, kadrējumu, kā tas viss izskatīsies, tad iet, runā ar visiem tur. Make-upiem, apģērbiem, mākslām, visu sarunā, kā tas būs, un tad uz laukuma ar aktieriem strādā. Un arī pirms tam dara visu. Viņš ir tas, kā saka, tu teici, tur ir pa pilnam cilvēku uz laukumu, tur ir pilnīgs bardaks. Un tajā visā bardakā režisors ir vienīgais, kurš vai zina, vai vismaz tēlo, kas zina, ka šis viss uz kaut kurien ved. Viņam ir jābūt tam cilvēkam, kurš iet un rada to sajūtu, ka šis viss bardaks, kas notiek, ka tas arī rezultēsies kaut kā. Bet producents iejaucās kaut ko, piemēram, tu tur filmē kaut kādu kadru, un viņš parāda, viņš tā man nepatīk, viņš to nevarēšu pārdot. Viņš tā var darīt. Tā nedara pārsvarā. Ir producenti, kas atnāk, kas sēž visu laiku uz laukuma, bet man nav tāda pieredze bijusi. Man atnāk producenti, es druskuņi samīzies, ka viņi skatās pār plecu, bet nē, viņi paskatās, papriecājās. Viņai tur ir ofisā, ko darīt. Nav tāds vagars, kurš to saka, dari šitā, dari tā. Tas tā nenotiek. Bet producents iesaistās tajā visā rakstīšanas daļā pirms tam. Viņš ir tur arī radoši klāt. Un kā tev radās tā ideja, jo, cik es saprotu, filma Mūžīgi jauni ir, tu jau pieminēji par, teiksim tā, par draugu kompāniju, kur, cik es saprotu, vienam pārim piedzims bērns, un tad kā teiksim tā, tiem, kuriem nav atbildības, miedarbojas tiem, kuriem ir, un kā katrs jūtās, vai vēl kaut kas. Pa lielam ir pārīts, kamēr vieni tusē festiņā un apsitās un šņauts, dzer, priecājās, dejo tusē, paralēli 2 dzimst bērns. Un tad tajā brīdī, kad visiem ir jau tas kaut kāds tas paģiru agrā rīta, tas vissūdīgākais brīdis, tur hamakos viņi guļ, viņam atnāk tāda bildīta ar sīci, un tad viņam pēkšņi kaut kas ieklikšķi.
tipa, kaut kas ir laikam pamainījies. Ja mums tur draugiem jau bērni dzimst, tad mēs tagad pieauguši kaut kā savādāk jāuzvedās, jājūtās, kas notiek. Tas kā tāds maziņš triggerīts, kas visiem galvā ieklikšķi. Bet tad tā filma tālāk aiziet par to draugu grupiņu, kā viņas sāk šķīst ārā. Katrs ar savu sūdu nodarbojās, katrs mēģina tikt galā ar savām problēmām, ar saviem deperiem, naudas grūtībām, whatever. Un tā kā šķīst, viņi atdalās viens no otra. Un, kaut kādā ziņā man liekas tas par tādiem jauniem pieaugušajiem, kas nemāk, kuriem nesanāk dzīvot, kas man liekas ir. Tas īstajā vietā, kur runāt par to. Jā. Bet kā tev tā ideja radās? Tu vienkārši pats sēdēji vai varbūt kaut kāda sava pieredze vienā vai otrā galā tam? Es esmu tas, kurš bija savā draugu grupiņā pirmais ar bērnu. Tad sanāk daļa tā bērna un daļa tā intensīvā viss, kas tur nāk, visi tie pirmie mēneši, gadi, tad es drusciņi izrāvos ārā no tās grupiņas savus draugu. Un tad kaut kur sāku uz viņu tā drusku no malas skatīties un sapratu, ka mēs tādi baigie fuck-upi visi esam. Pirms tam likās baigi forši tur, kas arī nevis likās jāpalabos. Bija baigi forši 3 dienas no vietas tusēt un kurīt un neko nedarīt un sapņot, bet kad tu paskaties to no malas, ka tas ir palicis par tādu dzīvesveidu un escapismu veidu un tā, kaut kas tur nav tīrs. Un tas tieši bija tas brīdis, kā man tas sīts piedzima, kad visiem apkārt arī gan draugiem paziņām, baigi daudz viss tā mentālā veselība, depresūhus, viss tas aktualizējās. Un tad tas kaut kur man palika tie novērojumi un tas, ko es redzēju, un tajā brīdī, kad bija jāsēž jāraksta tas savs pirmais scenārijs, pirmā filma lielā, tad mauc par to, kas ir redzēts, par to, ko zinu. Tā. Jā, tas ir tā ideja, izlasījuma tāds, es pats atcerējos, ka tā bija. Jo es atceros no abiem flangiem, to es atceros, ka mūsu draugu kompānijā vispār meitene palika stāvoklī un bija Jāņi, un es atceros, ka visi tikko viens aliņš, tai sievietei meitenei netuvojās klāt, jo bija špuncīts un tur visi kurī cigaretes kilometra attālumā. Viņi bija tādi, man likās, ka viņi jutās pat nedaudz vientuļi no tā, cik ļoti visi bija pa gabalu no viņas un tā kā kaut kāda glēzna muzejā, ka visi tikai paskatās un bailīgi paiet, ka tik es neapgāžu. Un tad es atceros, ka man arī bija, ka man pieteicās un mazais, un mēs tajā brīdī dzīvojam 4 čaļi vienā dzīvoklī. Un tad es atceros, ka tu tā kā izej no tā burbuļa, bet tu nedomā par pārējiem. Tu vairāk domā tikai par to, kas tev mājā notiek. Un tad, kad tu sāc nākt atpakaļ, tev tāds, es tur baigi negribu vēl spērt soļus atpakaļ tajā draugā. Jo tu tiešām redzi, ka īstenībā nebija krūti dzert 5 dienas randomā nedēļas vidū. Tā kā viss tas tu redzi, jā. Tā kā varētu būt... Man pat dažreiz, man pietrūkst. Es gribētu pāris dienas nokurīt, bet es vienkārši nevaru. Tā kā man vajag saņemties, lai es vispār ganģeņu uzpīpētu vai kaut ko, jo es zinu, kas būs. Tas ir riktīgi mainījies, jā, kaut kādas tās... garlaicīgāk mēs paliekam, vienkārši tas arī viss. Es arī domāju, jā. Ne pat garlaicīgāk, tu vienkārši zini, cik daudz tev ir jāizdara, un tu, man liekas, kaut kādā veidā nevari atļauties. Bet mēs vispār ar draugiem, tiem, kuriem jau virs trīcā runājam, kad ballītes zūd, jo, kad tu biji jauns, vienmēr bija šitie atgadījumi. Tu pēkšņi aizēji pie 40-gadnieku uz dzīvokli un viss kaut kas, bet tagad katra pieredze ir copy-paste. Tā kā nekas jauns vairāk tev nenotiks. Vienīgais, kas jauns tev var notikt, ir mājās tādā ziņā vai kaut kādā karjerā vai vēl. Bet ja tu dzer, tu zini, kā tas beigsies. It īpaši, ja tu zini savus draugus. Tas vēms, tas gulēs, tas tur, tas sievas sāksīsies. Man vissūdīgākā pieredze bija pirms 2 gadiem, laikam mēs aizgājām uz karnevālu, to mākslas akadēmijas, būs baigā ballīte, viss baigi forši tur. Tas aizēja, sākumā es stāvu milzīgā rindā, lai iekšā tiktu, forši tiku iekšā, viss tur tur staigā, viss tur tādas pusplikas dāmas, viss smukos tērpos, forši smuki, labi, laikam jāiedzer kaut kas, tas ir tas, ko dara parasti, tad iedzer, stāvu milzīgā rindā, lai iedzertu.
Tagad nezinu, vai tas vecums vai veselība vai kas, bet, kad tu iedzer, vajag čurāt. Tā kā, tas ir jāierēķina, ka tev būs tas stāv milzīgā rindā. Vienkārši visu laiku tu stāv fucking rindā no aliņa līdz čurāšanai, līdz kaut kurienai. Tu beigās jūties tā kā vienkārši vecs opis, kurš, ko es daru vispār? Tu ej un vēl tas aplis, jau tajā brīdī es nesmēķēju, bet man ir momenti dzīvē, kad es smēķēju, tad ir tas aplis izej ārā pakurī. Iekšā, padzeries, stāvi, kas jādara, laikam jāaiziet jāuzsmēķē ārā. Tas viss, tas tusiņš paliek tāds labirints. Dzert, kurī čurēt. Cik forši, jautri sarunas un tā, bet jā, tā kaut kā tas atkārtošanās moments, viņš drusku piebisīja. Jā, un arī dejošana ir jebkādā veidā, jebkas tāds. Tev patīk iet svešniekiem iepazīties? Nē. Bet viņi dažreiz nāk pie manis, un tad ok. Nē, es esmu introverts. Es tā kā, alkohols ir tas, kas man palīdz būt tādam, tur vairāk runāties, un tad es varu būt tāds. Pirmā draudzene man teica, ka man ieslēdzās režīms, ko viņi sauc Gailis. Kad Gailis ieslēdzās, tad viss baigi labi, tad es ar visiem tur komunicēju, viss forši, bet tā, nē. Jā, es tieši tikko stāstīju, kad es biju pagājušā nedēļā jaunā kompānijā. Man bija tik kauns kādu iepazīties, ka es vienkārši studēju ēdienkarti no galvas, līdz man beidzot āliņš iedarbojās. Bet tas ir ļoti saprotam. Man prieks dzirdēt, ka es neesmu vienīgais kaut kāds dīvains. Kā tev radās tas... kas man pašam likās interesanti. Es redzēju trailerī, tur būs bēbis, vai ne? Ir bēbis, jā. Viņš ir īsts? Viņš ir īsts. Īsts, jā? Tur 2 pat bēbi bija, jo viņš tur vienā brīdī paliek par dažiem mēnešiem vecāks. Tā ka bija 2 īsti bēbi, jā. Kā ir filmēties, jo viņš vienā brīdī raud? Drausmīgi ir tas, ka viņš raud un tev viņu vajag nomierināt, tas jau tā ok ir daļa, tad tur mamma ir blakus, viņa tur tu ieliec, tad ceri, ka nospied pogu, viss būs labi, vai arī ilgāku teiku palaid, lai viņš izraudās un nomierinās. Bet sūdīgākais ir tas, ka tev vajag kadrā, lai viņš raud, un tad viņš neraud. Un tad kā tu jautā mammai, ka ko man nezinu, tur kaut kā tur gan biedēt, gan celt devām tam, kas nav mamma tur meitenei, lai viņu tur, un viņš saraudās. Un tas ir šausmīgi, tā kā man es zinu, ir tādi režisori, kas uz laukumu tur mauc, un viņiem ir rezultāts tā, bet es tāds, tā kā kautrīgs džeks, man visu laiku tā kā, bet vai tur viss labi tam bērniņam, tur tā un stāvi, un tev viņu vajag tā kā mocīt, principā, un tad, varbūt beidzam, varbūt mums jau ir, un tu pats zini, ka tev nav vēl tas kadrs, ka tev vajag to darīt, bet tā iekšē sajūta, beidzam viņu čakarēt, bija grūti, bet tā, ņemot vērā visu to, ko es saku, tas sīts bija vārdā, negribās samaglot, bet man šeit Leons viņu sauc, viņš bija vienkārši džeks, viņš ļoti izraudājās. Un tad cik viņš bija maziņš? Es vairs nemāku bērnus, es nezinu, man liekas, zem gada viņam. Okay. Tie bija kaut mēneši, 8, 6, es nesaprotu. Tev nebija pašam vienā, man vajadzēja uzņemt filmu par 2 čaļiem, kas nezinu, brauca mašīnu daudz, vai tā kā, kad tu netiec galā ar to sīko, ka tev... Bet ko? 2 čaļi, kas brauca mašīnu? Jebko, kur tev nebūtu tāds traks mainīgais, kā mēs bērns. Jā, protams, tas nav baigā, film, bet, nezinu, pofik, sanāca labi, sanāca diezgan ātri, un mani biedēja ar to, ka bērns tur nevajag, bet arī, ir tas kadrs, kur tas bērns ir sejā redzams, tur ir bērns. Tad, kad viņš ir, piemēram, kaut kur tur ar stūrīti vai kā, tad ir krīpī lelle, kas izskatās pēc bērna, vai tur vienā brīdī, nezinu, tur vajag bērns gultiņā kustina, tur kājas raudādams, tad tur ir tā lelle, un es kaut kur no apakšas roku tur, un tās kājiņas tur šitā kustina. Kaut kāds tāds vietas. Maksimāli maz, lai... Maksimāli maz, jā, viņš nevar 12 stundas mačīt strādāt kā vispārējo, viņam ir savs laiks, cik viņš var. Bet... Ir viena interesanta lieta, ko, man liekas, cilvēki neapzinās. Es kaut kad sen vispār, kad tur par tām Hollywoods filmām runā, katra aktieriem ir tas trailers. Un es nekad man tāds, ko tu tur, tev ir darbs, ko tu tur guli? Tā kā es nesaprotu, vai jūs dzīvojat tur, kur jūs filmējat vai kas, bet tagad es biju kaut kādu klipus filmēt un vēl kaut kur. Tur ir tik daudz gaidīšana. Tik, tā kā tur... Tu pasaki, filmēm no turienes, tur atnāk kaut kāds. Ir tas, kas lēcu pulē un maina. Ir čalis, kas tā kā, nezinu,
maina kamerām lēcas, nezinu, varētu iedot piemēru, ka tā kā, un tagad Omītē vajag citas brīles, un čalis nes un visu maina, tā kā tur ir šausmīgi daudz, un es vienkārši domāju, vai Latvijā arī ir kaut kas tāds, vai vienkārši visi 12 stundas, tā kā es atceros, tās vienkārši sēd uz bordas, un tad 3 cigarešu paks iziet. Nē, mums vienkārši nav naudas tādiem traileriem, bet, ja būtu, tas makes total sense, jo, nu, jā, kino tiek atnāk, nezinu, tur filmēties kā maskatu dalībniekam, ir tāds, kino baigi forši, tur būs riktīgi jautri, un tad visi, kas saka, tas fucking tik garlaicīgi, vienkārši sēdi gaidi. Jo kamēr tu sagatavo to katru, nu, un arī tā aina, kā liekas, tur maza aina runā, tur džeki kaut kas notiek. Mēs divi ar tevi tagad runājamies, šo mēs filmējam. Ir viens tūlplāns, tur nomaina gaismas šim tūlplānam, piekoriģē tev seju, nu, visu kaut ko tur izdara. Tas, ko tu saki, nomaina lēcu, tur vesela komanda ap kameru, ir saliek miķīšus savādāk, tur tos radio miķus, tur tūlplānam tu vari likt tuvāk, tad tu viņu pārlīmē. Nu, viss kaut kāds vies notiek, un tas pats ir otram tūlplānam, kur jūs runājat tās pašas, nezinu, tur 10 rindiņas. Nu, tas ir baigā gaidīšana. Ir tie, kas ir, nu, tur režisors, operators, vēl kaut kāda daļa grupas, kas visu laiku, nu, tā kā rukā, jo viņi, nu, domā, kas tur notiek, bet pārējā grupas daļa, viņi tur uzliek lukturi, un tad kurī pusdienu. Jā, tur... Nu, labi, es uzbraucu gaismotājiem, viņi bet, ļoti meistarīgi uzliek lukturi, un tad baudpilnī pīpē cīgu ar padarīt to darbu. Man visu laiku ir, cik es biju, man ir ļoti žēl to čāli, kas tur to būmu. Jā, tas ir atletisks džeks. Vienmēr mums tālis bija tāds džeks, kurš tur būs. Un viņam vispār tas, ka ir grūti viņu turēt, viena lieta, un viņam visu laiku kāds kliedz virsū, ja viņš drusku pa tuvu un ieliek kadrā iekšā, jo vajag maksimāli tuvu, bet ne kadrā, un tad ir visu laiku tā daļa. Un tad vēl visi jau ir, nu, tā kā gatavi filmēt, mēs tūlīt filmēsim, un viņš pēkšņi, nē, vajag vēl te pārlīmēt mikrofonu, un tas, tā kā, tu saproti, ka viņš to dara, lai tavai filmai būtu laba skaņa ierakstīta, bet tāpat besīna, kad nu, tev viss tas temps iet uz priekšu un kaut kāds džekiņš nāk kaut ko tur līmē. Nu, tur visu laiku, jā, kaut kas, un tas man liekas, es vienmēr esmu domājis, ka, nu, es saprotu visus tos, jā, režisors, operators, visus tos amats, es ļoti saprotu, arī gaismotājs, jo tas tā kā, tu vari dabūt baigos tur efekts, un viņš tur ieslēdzams puldzīts zem gultas, lai ir kaut kāds vienalga sajūts. Un tad es skatos uz skaņotāju, viņam ir jānēsā tā kā kaut kāds kriptoservers, tad te priekšā ir pilns gaismiņām, mugursoma, un viņš nabaks tur to, nu, tā kā slotu vienkārši tik ilgi visas tās stundas, un es nezinu, cik es biju viņa pēc tam vēl draudzīgi un dzīvespriecīgi. Es tā, kā tu izvēlējies darīt šo? No visa, kas bija pieejams, tu izvēlējies darīt šo. Man tāds vienmēr respekt. Un skaņotāji pārsvarā, viņi ir tie tādi visčomiskākie un tādi ļoti pozitīvnieki. Skaņnieki vienmēr pozitīvnieks ir baigais, jā. Jā, cik es biju, jā, es neatceros vārdus tagad, bet arī, jā. Varbūt, nu, viņi arī, zin kā, viņiem ir tā lieta, ka ir salikti radiomiķi, un viss kaut kur ir mikrofoni, un viņi jau visu laiku ausiņās dzird. Viņi dzird, ko tur aktieris, tur, nu, tā kā varbūt viņi izslēdz vai neslēdz, tas no katra pašā, bet viņi visu dzird. Tad man liekas, viņi zina par visiem visvairāk, un tāpēc viņi... Jā, tur ir bijuši šādi incidenti, šito es esmu dzirdējis, ka kāds aizmirs noņemt, izslēgt, un tad tikko... Jā. Bet... Ok. Tā. Man ir jautājums, kā bija ar aktieriem? Jo es nezinu, ja godīgi, kā Latvijā tas notiek. Es zinu, ka ir pāris Facebook grupas, kur ir kaut kāda viņa met casting tos piedāvājums. Jā. Bet kā tu, piemēram, tev bija tā filma, kā tu gāji, cik daudz bērnus tu turēji rokā, un tāds šis nav glīts, gan ņemiet atpakaļ. Un līdz tu atradi visus aktierus, kurus tu... Nu, ar bērniem bija vieglāk. Bērni ir vienkārši tur tika tas uztaisījis tas casting calls, tāds un tāds vecums, un tu vienkārši bildītis skaties. Nu, tā kā Tinderī svaipoši, tas nepatīk, šis to paņem, viss labi. Bet ar aktieriem, tie, kas tie galveno lomu spēlētāji, tos vienkārši, es skatījos tur no teātriem, jauniešus vai, kaut kur vispār apkārt. Tur daži nav arī aktieri, daži ir tā kā sejas, kas likās, ka varētu būt. Jo tur ir 7 tie galvenie varoņi, tur bija baigi daudz jāmeklē. Ir daudz jaunie aktieri, bet tā kā tā filma ir drusciņi par tādiem, kā lai tu delikātās. Viņi ir par tādiem fakapiem, viņi nav par tādiem skaistiem Dailes teātra aktieriem, kas ir tādi ar nostādītām balsīm un tā. Aktieris man, pārsvarā lielākā daļa aktieru, viņi ir tādi skaisti, forši,
vīrišķīgi, sievišķīgi, whatever. Bet man vajadzēja tādus parastus cilvēkus. To Rihards Sniegs dzirdēs. Jo Nu, viņam tas būs katram viņš ir īpašības. Tieši tas, viņš ir etalons tam, par ko es runāju. Viņš ir tieši tāds normāls džeks. Jā, tu meklē parastu čāli, kuram... Parasti, protams, parasti tas nav tas stulbi skan, bet ne tādus kvadrātainus, ka tur, kaut kādus super skaistuļus skūtus, bet tādus drusiņi nobružātus. Bet, protams, tas nobružājums, to jau viņi pats uztais nav, bet drīzāk, teiksim, tā cilvēks, kam ir potenciāls izskatīties nobružātiem. Jā, piemēram, mums ir Kārlis Zahauskis lomā, viņš jau tāds pilnīgs skaistulis, viņu laiku sauc par tādu čapīs un reklāmas, viņam tādu čirkainu mati, un viņš ir tāds aktīvs un tāds, bet viņam tad vajadzēja nodzīt matus, bārdu attaudzēt, viņš izskatās tāds sabružātāks. Bet, skatījos pēc bildēm, saucu uz castingu, castingā kaut kādu ainiņu pamēģinājām izspēlēt, paskatījos, iepazinos, ja kaut kas saklikšķēja, tad yes. Un ilgi castingi notika, un bija tādi, kas varbūt pirmo reizi bija uz castingu. Es piemēram, tas Rihards Sniegs, viņš vienīgais, kuru... Viņš jau bija filmējies, viņš jau bija. Jā, viņš upurgāt ir tāds, nezinu, kā šausmeni, par šausmeni nosaukt. Tur es viņu redzēju, man likās, cool, ka šitais varētu darēt tieši tā. Okay. Izlēja lomai. Viņš ļoti labi tur iegulās. Un tā, vēl, ko es tev gribu... Man ir viens draugs, kurš ir... bija... Es nevaru teikumu noformulēt. Viņš ir ļoti jauks, sirsnīgs čalis, tāds ļoti vienkāršs, enerģisks, tāds pozitīvs. Bet viņš ir režisors, un tikko kā viņš uz laukuma, uzkāpj uz laukumu, viņš izmainās. Viņš kļūst ļoti tāds stingrais tētis, un ļoti tāds... Vai tu arī jūti, ka tu izmainies? Jā, un nav variantu, tāpēc, ka tas, ko es pirms tam teicu, ka jābūt tam režisoram, jābūt tam, kurš saprot, kas notiek. Un tas laukums ir liels, un tur cilvēku ir daudz, un tur ir tā gaidīšana, un ja ir tā sajūta, ka, ko mēs te vispār darām? Un ja es esmu bijis tādā laukumā, kur šī sajūta iziet ārā, ka viss tāda, ko mēs te vispār darām, jo tas filmēšana kaut kādā ziņā baigais absurds ir. Tik daudz cilvēku dara kaut kādu pilnīgu huiņu. Kaut kas tur ir tāds smieklīgs un absurds pamatā. Un līdz ar to jābūt tam kaut kādam tur diktatoram, kas staigā apkārt, kur tu vari saprast, ok, mēs sekojam, mēs darām šo. Vai man tas izdodās, es nezinu, tas ir cits jautājums, bet es jūtu, ka es pārslēdzos tādā režīmā, kur es domāju ātrāk, varu pieņemt lēmumus ātrāk, teikt, šitā daram, būt tāds izlēmīgāks. Bet tas man šeit vienkārši tas laukuma vibes to pieprasa. Un tur ir, tur tas temps ir, tu kaut kā ieliec savu galvā to, ka, laiks ir nauda filmēšanās, un tas man šeit lielākais, kas ir tādām latviešu filmām, kuras visas ir mazbudžeta filmas, pat lielu Latvijas budžeta ir riktīgs mazbudžets. Un tas no režisora puses man šeit pirmais, kur to jūt, ir tas, ka ir vienkārši maz laika, ka tev lietas, ko varētu, varbūt pie lielāka budžeta, tur visu dienu šo ainu izspēlēt un dabūt līdz perfekcijai, tev ir moči, ejam tālāk, mums vairs nav laika viss. Paņems labāko un... Paņem labāko vai vienā brīdī saproti, ka nebūs labāk, ka tev jāpieliek, bet šitais ir tas un viss, ir bijis tāda nakts mājiņa, kur tu aizbrauc un saproti, ka tas bija riktīgi dirsā un tu sēdi un vienkārši nekā pārā no mašīnas neegulēt, jo saproti, ka vienkārši padirsta diena ir un beigās tā arī sanāk, ka tu no tā izmanto ļoti maz, bet pārsvarā tā nebija, bet jā, tas aizrentojos, bet jā, laiks ir nauda. Jā, to es saprotu, jo ar to čalu bija, ka mēs no rīta pamostamies, mēs tur vienkārši pīpējam cigaretes, viņš ir, kā te vietu, tur, vienkārši kaut kāds sarunas tur ierēcam, un tikko mēs aizbraucam, kur jāfilm, viņš tā, tu ej tur, tu nerunā, klusāk, ej ārā, traucē, un es kaut ko gribēju viņš tā, tu neredzi, tagad man tāds... Šitais mums, starp citu, bija. Mēs bijām studenti, mūs paņēma indiešu filmā, būt par masu skatu koordinatoriem. Tas ir tā kā režisors tur priekšplānā ar aktieru ņemās, un tad fonā staigā it kā tur cilvēki. Un tas izskatās, ka viņi tur tā arī staigā, bet īstenībā tur kaut kā džeki saka viņam, jūs divi tagad no šitā punkta līdz šitam ejat uz action, jūs tur stāvat it kā sarunājaties, jūs tur darat to. Un
man kā tādam kautrīgam introvertam pēkšņi tev tur stāv 100 cilvēku, tev viņiem vajag ātri, tas jādara tagad, uzreiz jāsāk viņiem tā. Jūs darat to, tur viņiem tur neiepazīsties, neesi pieklājis, vienkārši saki, un tad tu dari šito. Un tad tas pēkšņi pavēr tādu vaļā, es varu šitā darīt. Kruti, tad mēs gājām tur ar kursbiedru pa staciju, Origo vienkārši prikolē, mēs kliedzām vienkārši cilvēkiem. Jūs tagad 2 tur ejiet tur. Vienkārši es tajā vaibā, ka es varu visiem pateikt, ko viņiem darīt. Un tas pamaina to. Tev ir tur kaut kāda, nezinu, kā to nosaukt, vara. Varbūt tā ir arī vara, ka tu uz laukuma. Gan jau. Tad gan jau citi tur sapišās ar to varu, un tad ir visādi atgadījumi. Jā, tad tu izveido salas un jā. kaut ko. Bet kā tad tev ir bijis, šis parasti ir jautri, ko es esmu dzirdējis, kad ekstras pa daudz sāk, tā kā, tu pasaki te ekstra, Klau, tu sēdi te pie galdiņa, vienkārši dzer kafiju un skaties telefonā šā. Bet ko es jūtu, kamēr un tev tāds vienkārši skaties, man vienalga, bet kas manī bērnībā bija noticis? Tev ir bijuši šitādi kaut kāda pieredze? Šī tik traki, nē, bet ir, protams, jā, ir tāpēc, ka tev tur ir 150 cilvēki sēž, kas tā bija, man šeit Vecrīga, tā bija Doma laukums, tur jāizpilda kaut kas, un tad ir tie, kuriem vajag, un tiepat nav tie, tās ir sievietes pārsvarā manā pieredzē bijušas, kurām vajag tādu uzmanību, vajag pie viņām nākt, un viņas pat saprot, kas jādara, bet vai tā kā bija vai man varbūt tur tā to izdarīt, vai savādāk, tā kā, vienkārši atpisiet, vienkārši tev jāaiziet no punkta A līdz punktam B, un tur redzi, cik daudz cilvēku ir apkārt, jā, vienkārši neskaties kamerā, viss vienkārši, bet... ir cilvēki vienkārši, bet tas man šeit ir par uzmanības trūkumu. Tas ir tikai tas. Es nedomāju, nav bijis tāds, kas baigi jūtās tur kā aktieris. Ok. Tā. No. Tā tas man ir. Ko es tev... Es tagad domāju, kādā secībā. Ja tev ir vēl kaut kas, ko tu gribi par savu filmu īpaši pieminēt? Īpaši? Jā, kaut kas, es nezinu. Kaut kas tev atmiņā iesēdies, nezinu, no filmēšanas, no montēšanas. Jo tās montēšana, tu montē pats? Nē, es nemontēju. Man bija, tā kā es pats esmu montētājs, tas ir viens no pamatdarbiem, ko es daru ikdienā. Tad bija grūti, jo bija grieķu montāžas režisors. Producenti izdomāja, ka vajag no ārzemēm nezināma, lai nav tā, ka es tur skatos uz pirkstiem. Kaut kāda viņai bija tāda doma, ka es būšu baigi koki un neuzticēšos, lai gan mums ir forši montāžas režisori Latvijā, bet es ļoti priecājos, ka viņi tā izlēma, jo tas grieķis bija riktīgi labs. Viņš saprot latviešu valodu? Neko viņš nesaprot, bet latviešu valodu viņš nesaprot. Tā būtu precīzāk. Kā viņš saprot dialogu? Es arī esmu montējis. Sākumā tev ir pirmais kaut kāds, tev ir salicis tādu, tā kā vienkārši visas ainas saliktas ar subtitriem pa virsu. Un tad tu montējot, nes tam kadram līdzi to subtitru. Tad klucīti tur bija. Bet vienā brīdī tu pat vari slēgt ārā tos subtitrus, jo tu aptuveni saproti. Tu saproti, pa ko runā, jo tu skaties tos kadrus tik daudz reizes, un ka tu vienā brīdī jau tev drusciņi vajag tur pačekot, vai nav kaut kāds stulbs vārds vai kas. Vai, protams, pēc tam mēs sēdējām, ir kaut kādas vietas, kur viņš kaut kādā pusvārdā ir nogriezis, jo viņš nesaprot ar kaut kādu zilbi vai kaut ko, bet tā pa lielam tas baigi netraucē. Tas ir... Es šito nezināju. Jā, ir. Man ir gadījies somu filmas, lietuviešu filmas montēt, tā kā nav tas pašā pirmajā brīdī liekas čakars, neko nesaprot, bet pēc tam tev ir kaut kāds čujs jau montējot, ka tu saproti, ko viņi saka, lai gan tev pajautā, tu nevarēsi pateikt, ko viņi saka, bet tā pēc konteksta tu tā kā apmēram... Es nekad neuzticētu. Viņš pat nezinu, ko viņš ir vispār filmējis. Nevis filmējis, bet montējis. Bet tās montāžas ir... Es nesaprotu, kā cilvēki montē. Es esmu redzējis kaut kādus, man ir parādījis rekur, te mēs montējam vienu epizodu, un tur ir kaut kādi 60 tie cēliņi, tur viss tās krāsas, miljons. Es nezinu, kā var orientēties, vai tas ir ar laiku, tu pierodi, iemācies, vai...
Gan jau, ar laiku pierod iemācies. Viss tur tiek sadalīts mazākos darbiņos. Viss tas lielais. Ja tur rītīgi iezulmo, tad ir chill. Vienmēr ir iezulmo, ir chill. Nē, tādā ziņā, ka tu, ir kaut kāda liela aina, bet tu sāc ar to, ka tu atlasi šim tūplānam labākās vietas, tur labākos, kā viņš saka, tur savu tekstiņu, labāko. Tad otram purnam atkal atlasi labāko. Tad tur satais, tev ir tāda atlasīta. Tad tas jau ir kaut kas mazāks, ar ko operēt. Tad tu uztaisi kaut kādu pirmo versiju. Viņi tur ir par garu kaut kāda, tur neveikla tā, tad tu atkal ej cauri, tad sāc īsināt. Tā beigās jau tas viss ir no lielas desas, dabūt tādu mazu krikumiņu, bet tas notiek pakāpeniski. Tas nav tā, ka tu uzreiz vienkārši saliec to filmu gatavu. Tu ej no tās pirmās montāžas, parasti, kad saliek to pirmo melno filmā, viņas tur mēdz būt 3 stundas, tur 2,5 stundas garas, viņas pilnīgi nebaudāmas, neskatāmas, un vienmēr ir tā briesmīgā sajūta, ka pirmais ir salikts, un tad tu noskaties to filmu, to pirmo, un tad tāds sūds tā filma. Ja, es tieši nebaudām. Bet... Es tieši gribēju tev prasīt, jo cik es esmu piedalījies savā stand-up montāžā, man tāds viss ej citu kaut ko dara, atrod darbu, nomaini. Šis ir briesmīgi. Par ko cilvēks smējās? Tu pilnīgi visu, katru soli, katru vārdu apšaubi. Bet tagad tev stand-up montāža, cik jūs tur griežat kaut kādus pauzītes, kaut ko īsāk, vai kā tas notiek? Tas ir? Vai viņš ir tāds diezgan laivā un vienkārši tur nomaina rakursu? Maina rakursus, citreiz kaut kādā jokā ir lieka daļa. Mm-hmm. Es nezinu, kāpēc esmu pastāstījis kaut ko nevajadzīgu. Kaut ko izgriež. Tad drusciņi tomēr apcēl. Kaut ko, saīsina. Un tad, ja ir bijuši 2 filmēšanas, tad, piemēram, kur tas joks, kurā izrāde aizgāja labāk. Tur arī visus tā ekrāna liela maģija. Tur nav. Un arī pārsvarā, cik tās izrādes ir stundu dzīvē, viņas ir stundu 20, stundu 15. Bet, kad mēs filmējām pirmo, es tik daudz reizes teicu, vai ne? Kad es skaitīju līdzi, mēs izgriezām 48 gabalus līdz 20 minūtei. Un mēs beidzām skaitīt. Okay. Un problēma bija tāda, ka bija tikai 2 kameras. Un tur sanāk visu laiku tāds zīpsnī apmēram. Un viņš teica, jau Klau, daudz, kur tev būs jāatstāj. Vienkārši lasi grāmatas. Trademarku. Jā, sāc lasīt grāmatas, nākamreiz tā nebūs. Aizies, kad rūdas skolu. Tad man ir pāris jautājumi vispārēji par latviešu kino. Un viens no jautājumiem man ir, ko es paprasīju vēl pāris cilvēkiem, vai viņi man piekrīt, lai es neesmu tā kā vienīgais. Bet ir tāda lieta, ka latviešu filmās ir ļoti, es nezinu, kāpēc gandrīz katrā filmā ir dream sequence. Tagad jāpadomā. Piemēram, tajā Kevs Kafs vai bija kaut kas, tur bija tas, ka tā sieviete dejoja televizorā. Labi, jā. Šis jau bija nospolojis. Straumē ir tas putns, ka viņš mirst, tad ir kaut kas. Un vēl es skaties kaut kādas bija tagad tā latviešu vampīru filmas vai Mūžības skartie. Jā, viņiem arī bija dream sequence. Un mans jautājums ir, kāpēc? Jo es skatos tik daudz visādas citas filmas, nav dream sequence, bet latviešiem tas ir... Tu teici trademarks, tas ir latviešu trademarks, ielikt random brīdī LSD tripu, un man ir jautājums, kāpēc? Jo es par to nebiju domājis. Man arī tad varētu teikt, ka ir tāda, es zināju, es pasījos, un es jūtu, man tāds būs dream sequence, un man interesē, kāpēc. Viņš nav dream sequence, tur tāda kā psihoze vai kaut kas tāds. Bet ideja tāpat. Fik viņu zina. Man personīgi tas sanās pēc tā storija, ka tas tā ir. Es varu tikai minēt, ka varētu būt vienkārši piedūrīgi taisīt kaut ko, ka tu neesi ieslodzīts kaut kādā tur tajā realitātes grožos, bet tu vari kaut kādu vienkārši sviestu izdomāt un uztaisīt. Es pieļauju, varbūt tas ir tas, ka gribās vienkārši pārdīties, gribās izdomāt kaut ko krūtu, kaut ko dīvainu. Un tad tas ir iespēja to darīt. Vēlns viņu zina. Jā, tā bija kaut kāda tāda lieta, es baigi kaut kā biju to novērojis, kad, dream sequence. Tas jājautā, tas ir forši novērojams. Kino kritiķi nav šo rakstījuši. Un viņš neko nemaina stāstā, tas arī ir interesanti. Ka tas nav tā kā, zin kā, ja, piemēram, tu būtu
tu esi, nezinu, vietā A, un tad tu sāc, nezinu, dzert vai narkotikas, un viss tas tāds kaut kāds, tas Las Vegas, tas viss, tas prīkols, un tad attupies B, tad es saprotu. Bet citreiz ir čalis apsēžās krēslā, pēkšņi kaut kas notiek, un tad turpinās no tā, ka viņš ir, ka tas ir gandrīz vai neko nedod stāstam, bet tad tas īstenībā atbildījā, ka tas ir vairāk sev. Zini, kas ir, man ir bišķi nauda, ko nodedzināt, vai karoči pūķi lidos, būs fun. Man ir CGI čals. Varētu būt, jā. Ok, tad tas ir vienkārši for funsies. Kā ir aktieri bija, tas ir atpakaļ. Aktieri bija paklausīgi? Jā, aktieri bija nice, aktieri bija pārsteidzoši nice, un tā ir tā kā, ja man ir kaut kāda pieredze uzkrāta tur doķenes filmējot, montējot, vēl kaut ko darīt, tad ar aktieriem bija diezgan zaļš, es biju strādājot ar aktieriem, bet bija baigi krut. Un tā strādāšana ar aktieriem, viņa jau lielā mērā, tas lielais darbs tiek izdarīts pirms jūs ejat filmēt, mēģinot, bet pat vēl pirms mēģināšanas tās baigās sarunas. Tu vienkārši, par ko es tā pirms tam neiedomājos, ka tā liela daļa ir, tu vienkārši runā, pļāpā par to, ko tas varonis, ko viņš domā, kā viņš būtu. Tas, ko tev tie ekstras, par kuriem stāstīja, grib dzirdēt. Tie aktieri to dabū, viņi to dabū riktīgi daudz. Tās ir rentās tikšanās, un jūs tur par dzīvi, par visu runājat, kamēr viņiem tas sakrājās šitais viss, tad to var kaut kā mēģinājumos izspēlēt. Un mēs arī mēģinājumos spēlējam kaut kādas ainas, kas nav filmā, lai viņiem ir kaut kāds tur, ja tas ir pāris, ka viņiem ir kaut kāda, viņi kaut kā pierod viens pie otru. Tā, jo, kā aktieris, varbūt viņi besī viens otram, es nezinu, bet viņiem vajag tur būt tuviem. Tad kaut ko viņi izspēlē tur kopā. Bet, jā, aktieri bija paklausīgi, aktieri bija saprotoši dīvainā kārtā, spēja iebraukt tajā visā, bija diezgan forši. Tad laba pieredze. Jā, vispār tā visa filmēšana bija baigi pārsteidzoši laba pieredze, viss gāja diezgan smūti un bija jocīgi. Nē. Īstumā, jā, tā rēta notiek, ka es pārsvarā dzirdu, ka tur šītais, tur tās un tās, bet tev tā ļoti čili. Jā, jo es arī, es baigi satraucos. Es tāds džeks, kurš anxiety 100%, kas šodien noies greizi, izstrādā galvā visus variantus, kas noies greizi, bet baigi jau daudz, kas negāja greizi, kas bija nice bija. Jā, tā ir tā overthinkošana. Jā, tā man ir, tā ir baigi. Jā, tā ir ļoti laba lieta. Un tad nekas neiet uz priekšu, tas man ļoti kaitina. Bet tā, kas man bija, man kāds bija jautājums. Ja tu varētu nozagt jebkādu filmu, kas ir iznākusi, jebkuru pasaulē filma, un tad tu viņu nozod sev, scenāriju, tu vari uzfilmēt viņu pats kā gribi. Piemēram, Fight Club. Tu izvēlies Fight Club. Tu viņu vari uzfilmēt, tu vari visu izdarīt latviešu valodā, bet viņi tiek izdzēsti no pasaules vēstures, kā ir eksistējis, tā kļūst tava filma. Armands Začs, Cīņas pulciņš. Un tad, kura filma būtu, kur tu gribētu nozagt kaut vai pārveidot pa savam? Tik daudz tādu filmu ir, varētu spērt visu pēc kārtas. Fight Clubs arī būtu viens no variantiem. Ļoti patīk tā filma. Tikai es nezinu, kas tur Keišs ir daudziņi. Es nevaru grūti iedomāties, kas mums to Fight Club būtu baigais. Jā, tas labs jautājums. Man gribās kaut kādu, vēlciņu zinu, vai tas izdosies dzīvē kaut kādu sci-fi uzfilmēt. Bet tas uzreiz tie ir budžeti, kas nav, tā kā, tad tev jādomā tādā indija sci-fi, tā kā zinātniskā fantastika, bet tev jādomā Latvijā tādā, tur cipu sēd, nezinu, tu leduskapī ir laika mašīna, kaut kādā tāda, tu nevar domāt par kosmosa kuģiem, un tur, tad jābūt kaut kādam quirky idejai tādai, kas nav pagaidām, bet, jā, es nezinu. Ziemassvētku lampiņas toči jākrābē leduskapī, un tā kāds pazūd, Jā, tad nezinu, kādu sci-fi varētu kaut vai to pašu Space Odyssey vai no jaunajām filmām Dune, man liekas, super iespējīgi gabali, tas būtu labs, tā kā Latvijā Dune uzfilmēt. Un tā vienkārši. Tepat tas, kas man. Jā, es tev nevaru atbildēt. Tas ir baigi daudz filmas, kuras. Tā jau, es nezinu, nevaru būt komiķiem līdzīgi. Tev jau ir kaut kādi komiķi, kas tev cepīja, un tas jau ir vismaz viens to ieganstiem, kāpēc tu to dari. Jā. Arī, bērnībā skaties tur filmas, riktīgi cepīja, un tad, es arī kādreiz uzfilmēšu filmu. Un to filmu ir daudz, kas ir iedvesmojušas, un
Es pat nezinu, kur sākt, jā. Nē, komiķiem ir ļoti daudz, un tur mēs esam savā starpā ļoti stingri par to, ka, ja tava ideja ir ļoti tuva citu komiķu ideja, tad tev vienkārši pasaka, tāds joks jau ir, un tu vienkārši viņu izdzēs no klādas un esi bēdīgs. Tur nevar, nav tā kā... Nedrīkst. Jo es esmu dzirdējis, ka viņi atkārtojas. Es neatceros, kur, bet tieši es kādu pirms kaut kādiem gadiem, 3, 4 vairāk nācu uz stand-upiem un sekoju līdzi. Un tad bija tas, ka kaut kur. Bet no open mic'os kāds atnāk tāds tur, ko es visiem tūlīt parādīšu. Un tu klausies, un šis viss kaut kur dzirdēts. Vai nu no vietējā kāda komiķa, vai kaut kāds Louis C.K. joks pārtulkots. Un tu to sajūti uzreiz. Pat ja viņš ir labs joks, tad tu uzreiz tas, nē. Jā, man tagad bija viens joks, par kur es biju sajūsmā. Un tad man viens pasaka, tas tak sīkai, un man tāds ar asrām mācīs jāsvītro viņš ārā. Bet ir interesanti, kad ir cilvēki, kas ir krietni vairāk ar komēdiju apsēs laikam. Jo ir tie, kas skatās krievu valodā komēdiju stand-up. Un es esmu puskrievs, un es neciešu krievs. Es nezinu, kāpēc. Jau no bērnības agri. Es necietu. Man mammai patika, viņa ieslēdz, es gāju prom. Tur komēdija klāba. Visi es ienīdu. Katru reizi man tāds smird, un es neskatos viņus. Un tad bieži vien es ielieku kaut kādu joku, un viens ierakstu, tur Zigfonam vēl kaut kādam tur krietāts ir. Man tāds, es nezinu. Un tā kā, ko tu dari? Es neskatos krievu jokus, un tad tulkoju. Bet es nezinu, nav tā, ka no krieviem var spērt mierīgi, jo viņi ir to Buratino un viss tas stāvs, viņi visas tās Beatles dziesmas, tur kaut kādas savus coverus pilnīgi bezkaunīgi taisiem. Un šeit tā tu vari, man liekas, oficiāli tu drīksti spērt no krieviem jokus. Krievi visādā ziņā tā kā Temu valsts palielam. Jā, bet tas strādā abos virzienos, man liekas, tas ir pilnīgi fine, tu vari... Nē, es kaut kad rēcu, kad es teicu, ka es materiāli zogu no indiešu komiķiem. Ka man apnikā taisnoties. Tā klasiskais jautājums. Kāpēc Latvijā nav Bojevika? Es esmu liels John Wick fans. Un kur ir? Kāpēc nav? Pirmais dārgi. Otrais, nezinu, nav laikam tāda režisora, kas uz to visus kaut kādu tādu maigāku mākslu velk. Man bija, kad biju students, man bija viena īstenē, kas bija par lietuviešu mafijniekiem, un tur bija tāda šaušanas kaut kāda aina, tas pēc tāds sūds viss izskatījās, ka tas arī nav viegli, man liekas, tā ir kaut kāda, tāpat kā, nezinu, tur, diez vai tur kaut kāds tagad jauns mūziķis Latvijā, riktīgi blūza mauks, tur ir kaut kāda blūza tradīcija Amerikā, tur kaut kāds, man liekas, tas pats ir arī ar tādiem boivikiem, ka tā ir, tāda tradīcija, skills, kas ir jākačā, un kurš, ja tev nav, tad... visu cieņu Matījam Kažam, režisoram, producentam, kurš līdz Oskariem ir aizgājis, bet es nezinu, vai redzēju viņu to westernu. Viņam ir westerns, ir Wild East, angliski, ja nemaldos saucās, bet tie ir latviešiem ir westerns, bet tur tieši tās šaudīšanās daļas un tās action daļas, tu jūti, ka kaut kas tur nav. Kaut kas ir tā kā off. Man liekas, ka tas ir vienkārši, ja viņš turpinātu un ja vēl cilvēki to turpinātu darīt un izkoptu, to gan jau būtu arī Bojevika, bet kaut kā laikam noraustās no tā. Dvēseli Putinī jau tur bija kaut kādas, karu jau nedaudz sāka, ka to šaudīšanas tur nebija lieliski, bet nebija kauns skatīties. Jā. Tad to es atceros, tas man likās, ka varbūt tomēr ir iespējams, jo es zinu, ka es kaut kad filmēju vienā izrādēja traileri, un es vienkārši gribēju action scene. Tas viss vienkārši kaut kāds stulbs action scenes. Un tad mēs bijām 3 čomi un es, 4. Un mēs izrādās Latvijā ir tie fight coordinators, kuri visi tie stuntmeni un tā tālāk. Un mēs aizgājām to viņu dojo un kas tur. Un tu galīgi traki čaļi. Jā. Es nezinu, kā viņi, jo viņš ir vienkārši, viņš skaties, ka tev iesit, un viņš pilnīgi profesionāli notēlo, ka ir beigts. Es rītīgi nesapratu, un ļoti ilgi prasīju. Es neesmu pats koordinētākais un atletiskākais cilvēks, bet jā, es saprotu. Un mums pat nebija neviens tāds baigais kontakts kā tāds, tikai cik sitieni. Bet nebija nekāds, tur mešanas vai kaut kāds, un tad es domāju, tas klips pāris sekundes, un es domāju, kādu laiku prasa uztaisīt filmetrāžu ar action.
Tas ir dārgi, tas tā dinamika prasa tos daudz anglus un to tādu, nu, jā, un to sagatavošanu arī tas uzreiz ir. Tas pats, ko es teicu par laiku, tas vienkārši prasa daudz laika. Es biju uz laukuma strādājis, kad ārzemnieki filmē, tur korejiešu, indiešu kaut kāda akciju, un tad nu, tā diena ir divreiz mazāk tu izdari, kad ir akcija. Ja vēl tur kaut kādas mašīnas pakaļdzīšanās, tad vispār aizmirst. Tur viens kadrs ir jāfilmē tur pusdienu, kamēr tu tur izmēģini. Jo nu, katrs tas akcijas tiek rīktīgi mēģināts tā, lai tad, kad filmē, nu, tad viss ir skaidrs, viss ir droši, viss ir... Bet vēl viena lieta, ko man liekas, kas man šķiet, nu, latviešiem tā ir par savu kino, un kāpēc varbūt drusciņi raustās taisīt Boiviku vai ko. Nu, es pat sev, lai gan es esmu tā kā atvērts un mīlu to kino, un esmu atvērts pret latviešu kino, nu, ja man teikt, rekur latviešu Boiviks, es skatītos tā jau, nu, parāda man to sūdu, nu, kas tur būs. Nu, skatītāji ir, viņi gaida tādu, nu, atkal latviešu sūds tagad, nu, kas tas par sūdu, nu, visi gaida to sūdu, un tad, kad, nu, ir rīktīgi nav sūds, tā, nu, labi, nu, tā. Ir ok. Jā. Bet tā gaida, nu, cik es neesmu runājis ar kādiem cilvēkiem, arī sava vecuma cilvēkiem, kas vienkārši saka, es to mūsdienu latviešu kino, limuzīnu, jā, nu tad tas vecais kino, tas limuzīns, jā, tas ir ok, un tad jaunāks par tevi Džekš to saka, liekas, dirst vienkārši. Nu, paskaties tās filmas, nu, ir mums interesants, foršs, dažādas filmas, ir riktīgi sūdi, ir arī riktīgi nice filmas, bet var arī limuzīnu skatīties. Jā, bet vienīgais, ko es kaut kad skatījos, man bija piespiedu kārtā jāstāsta tāds latviešu filmas, un interesantā lieta, es neesmu baigais, tā kā iebrauksim dziļajā idejā. Man pēc tam jāstāsta YouTube klipi, lai man paskaidro. Jā. Un tad man likās īsti, ka filmām ir tas kā lai to basic, tas surface, tas virspusējais, kas notiek filmā, bet ir tas kaut kāds apakšējais, tas message un viss tas kaut kas vēl tā dziļākais slānis. Un man liekas, ka daudzām latviešu filmām ir noņemts tas virsējais slānis un atstāts tikai tas mākslinieka ceļojums. Un man liekas, cilvēkiem ir grūti iebraukt viņā. Jā, es piekrītu, ir daudz filmas, kam tā auditorija ir, nu, tad, kad producenti domā, kam šī filma domāta, tad ir arī, nu, vai tā ir tur festivāla auditorija, vai kam tu to filmu taisi. Un lielā mērā latvieši taisa tādai, nu, festivāla auditorijai tās filmas. Jā, ja kas festivāla auditorija nav domāts pozitīvs vai samērsams, tas ir domāts. jā. Kaņē un kas vēl bija Kanvas, nevis Kaņē, un kas vēl bija? Es nezinu, vairāk nevienu. Vai tu kannas par kanvām nosauci? Kannas un kaņē. Tas ir. Jā. Bet, nu jā, nu tāda cipa, kas arthouse skatās. Nu, kas zina, uz ko viņi nāk, kam šitais cepi un tā. Tas ir viens, bet otrs aspekts ir, ko dažreiz nesaprot, ka tas, ko tu saki par to pirmo līmeni, lai viss būtu skaidrs un saprotams, tas arī nav tik viegli to uztaisīt tā, lai būtu skaidrs saprotams. Tas ir arī skilla jautājums. Dažreiz vienkārši man šeit nesanāk. Nu, tie ir kaut kādi pamati, kas pieklibo, ka tu vienkārši kaut ko nesaproti vai kaut kas liekas notiek kaut kā riktīgi tā, nu, nezinu, notušēti, kaut kas strauji mainās vai kā, un te liekas, nu, ka tur baigais, ka tur tas tāpēc, ka doma apakšā, tas dažreiz tāpēc, ka nemācēja to izdarīt vienkārši, sūdīgi. Man likās, ka tas... Nevienmēr, bet tā mēdz būt. Jo man likās, ka tas nav tā kā skilla jautājums. Nē, tas viss kino ļoti daudz skilla. Es gribēju, uz veikalu, visiem skaidrs, bet izrādās, jā, jo man likās, tas ir apzināts lēmums. Varbūt gan. Nu, tas jāskatās par konkrētu filmu, bet es zinu konkrētus gadījumus, kur tu to redzi un tu saproti vienkārši. Un arī esot montāžā, montāžas režisors ir tas, kurš tā kā kaut kādā mērā labo visas failus, mēģina izlabot, kas ir izdarīti rakstot, kas ir izdarīti filmējot. Iespējams, rakstot vēl bija uzrakstīts, viss baigi nice, kaut ko neuzfilmēja, nepietika laika, sūdīgi uzfilmēja savādāk, tagad nesanāk tas stāsts. Tā kā loģiski viņš neiet, viņš no jauna jātais kaut kā savādāk, vai viņš ir uzrakstīts jau scenārija, nu, tur nav kaut kas nav tīrs, un tad montāžā tu to labo, un nevienmēr tu to var izlabot. Ir brīži, ka ir gatava filma, bet to režisoru tā kā piemēdz atzina, nu, tur ir tā lieta, jā. Mēs zinām, ka tur ir tā lieta. Moši skatītāji pamanīs, moši nē, nu, tā kā tad jau redzēs. Bet tas viss ir skills arī tas laiks, nauda, ka tu vienkārši kaut ko neizdari tā, kā tu gribēji. Nu, tas nevienmēr
nevienmēr jājūtās stulbam, ja filma liekas baigi tāda nesaprotama. Iespējams, filma ir stulba un vienkārši nav labi uztaisīta. Okay. Es esmu skaties, man tāds, es nevaru pat, es pat nezinu, kas notiek, ko dara varoņi. Kāds ir mērķis vai kāds. Tas nav baigi forši. Tas pat tādā ārcī filmā ir forši saprast, ko dara varoņi. Tas tā kā ir, jā, tas neliecina. Laikam tā kā tas, tev vienkārši jābauda. Vienkārši skaties. Un, tā to es tev paprasīju. Labi, nav jēga man tev prasīt tavs top 3 filmas, ne? Jo tas tās pašas idejas, kuras tu gribētu nozagt gan jau. Es varu tā spontāni nosaukt, kas man pēdējās ir, ne pēdējās, bet kas man nāk prātā. Viena, kas man nāk prātā, ir Red Rocket. Nezinu, es redzēju, bija tāda tam džekam, kurš tagad dabūja Oskarus, Šonam Beikeram par Anoru. Viņš dabūja Oskaru labākā filma, labākais režisors. Tur viss slikti, tur krievu aktieris un viss politiski nepareizi. Bet pirms tam tas režisors baigi foršas filmas ir taisījis, un viena ir par porno aktieri, kurš atgriežas savā hometownā. Un tad viņš tur, tāds pilnīgs fuck-ups džeks, kurš vairs nav porno aktieris. Tā nav komēdija? Viņa ir tā kā komēdija, tā kā drāma. Viņa ir smieklīga, bet viņa ir smieklīga tāpēc, ka viss tur notiek tā, ka viss taisa sūdzes un dabū pēc nopelniem. Un tad viņš mēģina vienu tur čiksīti iepazīst, un tad viņai riktīgi sastāsta, ka tur es tevi vedīšu, tur būs baigā porno aktris, tu būs riktīgi tur. Visiem diršana, bet kaut kas tur ir tāds baigi kruts tajā filmā bija, ko es pat nevaru tagad tā vārdiem aprakstīt. Jo es sāku dzirdēt, ko es runāju. Ir tas brīdis, kad tu runā, un tu pēkšņi tagad drusciņi distancējies, un tu dzirdi, tad paliek tirsā, tad vajag atpakaļ ieroties. Vēl bija tāda negluži šausmena, tāda dīvaina filma Under the Skin ar Scarlett Johansson, kur viņi ir cipelnētieti, kur vienkārši ievilina džekus kaut kādā melnā telpā, un tad viņus tur nevar saprast. Tu tikai saproti, kas notiek, bet tas viss vizuāli ir tik dīvaini. Bet viņi tādi baigi iespaidīgs tur muzāns, un viss bija. Viņa man ir rādījusies murgos tā filma. Un kas vēl, nezinu, Krustāvs. Man Gredzena pavēlnieki jaunībā patika. Es biju riktīgs Tolkien geeks. Es braucu uz Rīgu no Ogres uz 3. daļu skatīties kīns. Tur vairākas reizes. Es biju kino Dailē, bija visas 3 filmas rādīt, pēc kārtas. Davai gāju, skatījos, sēdēju. Tur maizītes bija sataisījis muterīt, sēdēju. Visas 3 daļas, pēc tam iznāca tas pilnīgs tāds ārā. Tas man bija bērnības. Jā, man Gradzena pavēlnieks nepatīk. Es zinu, ka tas droši vien ir sāpīgi dzirdēt. Bet man tāpēc, ka es jau arī iepriekšējo viesu par to pašu runāju, bet mans vienīgais arguments ir tāpēc, ka Sams bija galvenais vai Frodo? Frodo galvenais, Sams bija tas viņa. Jā, tas Sams mīskast pilnīgs ir. Tā kā normālā... Viņš ir tā kā sešņiks, un tas bija viss, kā es to uzķēru, es to filmai nevarēju tikt tam garām, ka viņi ir visur lolot kā labākie draugi, bet viņš ir tas trēš draugs, nes tu aliņus, tā kā visu dod viņam, un viņš pat nebija vēl saindējies tik traki to Gradzenu, un tāpat tās ļoti, ļoti bija negatīvs pret viņu, un neskatījos, tā draugi nevar būt. Bet, zin kā, tur grāmatā ir tā, ka tu lasi, ka grāmatā riktīgi ir tas, viņš ir kalps viņa. Tur tas tā, te viņi tā kā draugi, viņa grāmatā arī beigās paliek draugi, bet sākumā tur riktīgi ir hierarhija ielikt, viņš tur viņa dārznieks, un viņš nes viņa mans, viņš ir riktīgs, tā kā viņš ir iebūvēts jau, ka viņš ir sešnieks. Viņš nav viņa tur labākais čoms. Viņi tikai sadraudzējās. Skaidrs. Tu teici, ka tev viena šausmena rādījās sapņos. Man bija viena šausmena, kuru es esmu redzējis, kur man ir atmiņā ir Hereditary. Es neknāp var izrunāt. Es esmu dzirdējuši no nosaukt, bet neslēdās kopā ar neko. Kaut kas pēdējie gadi vai ne? Kaut kas... Jā. Tur ir par kaut kādiem dēmoniem, un tur bērni mirst šausmīgi ātri filmā, un tur šausmīgi ātri. Tā kā tu parasti negaidi, ka bērni nomirs, bet viņš vienkārši... jau pirmajās minūtēs? Jā, tur sīkais bez galvas palika. Ok, labi, esmu ieinteresēts.
Okay. Nu tas tā kā, es nezinu, vai tu ar video spēles, tā kā, vai tev ir saskara viņām, bet ir tas Last of Us. Un tur, nu, tā kā es biju jaunībā, bērnībā spēlēju spēles, tad es riktīgi ilgi nebiju spēlējis, un tad es aizgāju pie čoma, kam ir PlayStation, un viņš tur, es to parādīšu riktīgi, tu to Last of Us spēlē, bet tev vajag pašu to sākumu redzēt, un ir sākums, un tu tur viss notiek, tas džeks tur sākās, nu tur zombiju apaklips sākās. Es tikai to seriālu redzēju. Nu, un tad tās pirmās minūtes ir tas, ka tam džekam tā meita vienkārši nomirs, ko tu vispār negaidi. Tev liekas, ka viņš viņu izglābs un skries un kā tu kopā ar savu meitu tur močīs. Viss viņa beigta. Un viss tu vairs negaidi, tu esi sagrauts jau pildīgi iekšā. Tas šausmīgi. Es nezinu, kā seriālā, vai tur viņi ilgāk izvilka. Bet, nē, man liekas, nē, viņš pēc tam tur dzīvoja. Dabūja kaut kādu citu meiteni, kur viņi uzturēja to meitas lomu. Okay. Nu, tā man bija šausmīga pieredze par to, ka tu tiešām liekas, būs labi, bet nav labi beigās. Es nevaru, es kaut kad mēģināju tā šausmu spēles streit, tur, kur vienkārši jumpscariem paredzēt, un es paspēlēju 5, man tāds, ir nothing. Es vienreiz no krēsla nokritu, man nevajag šito. Tas nav man ikdienā vajadzīgs. Vai tu esi kaut kad domājis, tu teici, tu gribētu CGI filmu, bet tas ir dārgi, bet vai tu gribētu kaut kādu šausmeni? Arī, jā, es par to domāju. Tas nav kaut kāds tas pirmais, kas tev piesaista, bet gribās jau visu kaut ko pamēģināt. Realtātē visticamāk nekas no tā netiks pamēģināts, jo tas prasa tos entos gadus un tās viss tā filmas tapšana un ir visi tie budžeti un jāsaprot, ka tu esi no Latvijas. Tas ir tā kā jāatcerās. Nezinu, vēl tūlīt karš sāksies, vispār būs cits stāsts, tā ka fig viņi zina. Bet jā, šausmenes, visi katrā tajā žanrā ir kaut kādas, mēs runājam par tām sapņu ainām, par to visu, ka tā ir tā iespēja kaut ko dīvaini padarīt. Visi tie sci-fi šausmenes, tas viss ir baigi interesanti. Es gribētu šausmeni, bet vienkārši tādu pirmo latviešu, kur ir pilns ar nevajadzīgiem jumpscariem, un tu vienkārši izbaudi, kā cilvēkiem nepatīk. Tu redzēji Terrifier, tā ir duma filma. Es dzirdēju, ka viņi baigi crazy, bet nē. Es riktīgi šausmenes, tā kā baigi neskatos. Jo man bija tā, man jaunībā, bērnībā, tā kā, man viņas biedēja, bet tā, ka, prikals, sabies prikals. Bet kaut kas man ir sačakarējies, tagad, kopš bērns piedzimis, tad viss, es vienkārši man viņas sabojā garastāvokli. Es vienkārši, tur viss slikti, viss mirst. Nav vairs tas excitements, bet tu vienkārši sadirši arī kaut kādas tur kara filmas par ebrejiem, tā nav tur tāds, bet vienkārši jūties, kāpēc es negribu vienkārši to, es negribu tā justies. Man ir kaut kādas dokumentālās bieži tās sūrās, un tāds, tik bēdīgi. Jā, tas īsti. Par šī tādu sūro doķeni es skatījos, festiņā bija par Ukrainu, filma Intercepted, kur ir visa filma, tu redz vienkārši kaut kādus Ukrainas kadrus, tur kaut ko cilvēki dara, atjauno kaut ko, kas tur sasprādas, randoms pilnīgi. Jā. Un skaņā ir tie telefonu sarunas, ko pārtvēruši bija Ukraiņi, kur zvana Krievu karavīri savām sievām, mamām un tā. Tā sadirsa garīgo, tur vienkārši tādu necilvēcīgu stafu runā, gan tie brīžiem tie karavīri stāst, kā viņi tur galinājuši, mocījuši un tādā, zini, un es esmu tagad pilnīgi cits cilvēks, es varu nogalināt mammu, un zini, man patīk, un tāda pilnīgi čērņas kaut kāda, un tad ir šitās tā sievas un mātes, kas tur džeks atkal kaut kāds tāds jauns saka, nē, tad notiek pilnīgi šausmas, te ir vienkārši traki, un tā sieva viņam tā, nē, galina viņas nost, tu nemīst, tu dari pareizo lietu, un tur atnes kaut kādu tur treniņu tērpu, tur kaut ko nopizdīja, un tā, vienkārši tā. Tas, ko es saku, tas riktīgi maigās šitās, tu tur sēdi, un tev vienkārši pēc tam ir, tā kā ticība cilvēcei, vienkārši tā kā blāk. Fuck, tas bija, jā, bet sorry, ka es... Nē, jebko, kas ir... Jautrā podkāstā, ko čēri. Normāli. Jo, kad, ja tu dziļāk ej vēsturē, tev tāds, jā, tā kā visi briesmīgi. Nekas vispār nav pozitīvs. Jā, baigi jautri nav, jā. Nav. Un man viens no pēdējiem jautājumiem, lai es tev ilgi neturētu, ir... Es kaut kad visi runā par traumu, protams, mazais jautājums tev kā režisoram, tev ir kaut kāds tāds, vai kāds tevi sajūts?
Nē, protams, ir tas. Gan jau abi, ne? Saprotu, tie panākumi ir kaut kas tik tāds, ka es nevienā brīdī man nav bijis dzīvē, ka es domāju, es dabūšu Oskaru dzīvē. Tas ir kaut kas pilnīgi ārpus. Tur ir vienkārši, tu sēdi un brīnies, un krūti, ka kaut kas tāds noticis. Protams, saprotu, liekas arī smieklīgi, ka tagad, ka viss, ka tie ir nocirsti, tie griezti, tagad nevienam nebūs vairs panākumi. Visiem būs tādi, kaut ko vinnēja festivālā, bet, viss, labāk nebūs. Tā kā viņi ir pīks, ir sasniegts, tā kā totāli. Bet, es priecājos riktīgi, bet es drusciņi nesaprotu to fanošanas aspektu, ka cilvēki tur naktīm gaida un tad tur kliedz, dabūja. Es nezinu. Bet, laikam, es neskatos hoķi un tā, es nedaru šito lietu. Lai gan hoķī tur ir actions, tu skaties un tur ir kaut kāda, es esmu skatījies, un tu automātiski sāc fanot līdzi, jo, baigi stresēji, tu iestīs, un tu bet, es nezinu. Tas man bija tie autobusi, un kas man likās interesanti ir, kad, bija tā autobusu sagaidīšana, un hokejam, es nezinu, kāpēc es viņu sapratu, jo hokejisti visu laiku saka paldies par atbalstu. Paldies par atbalstu. Jo, zin kā, tur pilna halle, cilvēki, katrs, visi bāri, visi, kur tu vari skatīties un dzert, viss ir piebļauts un pilns. Un es nezinu kā, bet tu tiešā kaut kādā vai pat netiešā veidā tie, kas ir klāt, droši vien tiešā atbalsta to hokeju. Bet filma, tu neesi klāt. Tur ir, viņš viņu taisīja tur viens pats. Labi, tur laikam bija kaut kāda tur no viskaut kurienes piesaista, bet principā mēs kā cilvēki neko nedarījām lietas labā. Tā. Nē, kaut kādā ziņā jau gājām un maksājām naudiņu kincītī. Tas ir baigais tā kā atbalsts. Tas jā. Bet tas tāds finansiāls. Jā, bet, protams, tas nav tā, ka tu sēdi un kamēr Džeki tur taisa animē, tur fonā. Go, gin, labais. Jo man vienkārši, es biju uz to straumu, man pašam patīk. Man vienīgais, man nepatika, ka man bija blakus 3 sievietes, kuras koda un runāja, un tas man nepatika. Bija pilnīgi visu vibes ārā. Likās ļoti tiešām forša filma, bet tur kaut kas, bija tas stulbais, ko tas Kivičs vai kurš teica, ka tā filma, kad pats tas tur ir teicis, kā viņam bija vārds? Gins? Gins, jā, Gins teica, ka tā esot par sadarbību, un Kivičs, tur nav sadarbība, bet tur drīzāk, man tāds precīzi, kā viņi sadzīvoja būdam tik dažādi. Bet man galvā, es kaut kā domāju par to filmu, man tāds, viņa gadījumā nav road trip movie? Ko tu domā par to? Viņa ir riktīgs road trip movie, jā, viņa ir. Yes! Jā. Man ir uzvar. Jo man kaut kas nav gan viņa. Man tāds ir gan road trip. Savācās cilvēki, viņi brauca ar laivu, cilvēki mainījās, kišmiši iekšējais. Jā, viņi ir totāls road trips, jo road tripam arī ir tās road trip filmas, kur nav, tas sižets, viņš nav tāds tā kā tur dramaturģija, karaktera ārkas baigais, kas ir tiešām tāds ceļojums, kaut kas notiek te, un tas ir, man liekas, viņš tādas arī taisa, tā iepriekšēji arī kaut kādā ziņā, tas Away viņam bija projām filma, tur Džekiņš ar mocīti, tur uz vientuļas salas braukā apkārt, tur bija tāds liels melns briesmans, viņš no viņa tur, tāds ceļojums, road trips, tas ir riktīgs road movies, jā. Tā tev ir 10. vari. Yes, paldies. Teikt, sakit saviem. Jā, jo man ir tā kā tu dumšais, un neviens man nepiekrīt. Bet tāpēc, ka cipa upe nav roads, vai kāds bija arguments? Viņi tā kā, nav, jo tur pārsvarā ir, man, zin kā, ar manīm, ka kāds pasaka kaut ko tik stulbu, ka tu pat neturpini sarunu tālāk. Un tā uz manīm skaties. Okay. Un es tāds, labi, es pajautāšu vienam vēl cilvēku pēdējo reizi. Un, ja pateiks, ka es stulbs, tas tā prikals. Un tad es biju jau atradis veidu, kā izbraukt no šīs sarunas. Tad es tagad sanāk encourageoju tev, tā kā, tu turpinās tās stulbās lietas. Jā, bet drīz man liekas. Neibulot. Jā, man ne. Ko tu saki, kur filmu varēs redzēt un tā tālāk? Filmu varēs redzēt visur pa lielam. No 13. martā viņa ir pieejama gan Fórumā, gan Apollo kinoteātros, Splendid Palasā, būs seansi ārpus Rīgas, visas pilsētas nenosaukšu, bet Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Ogre, Cēsis,
Rēzekne un daudzas citas lieliskas Latvijas pilsētas, kurās varēs redzēt. Visu to informāciju var Facebook, Instagram, mūžīgi jauni meklējot. Visu to var atrast. Tur viss ir smuki saveidots. Ir pat kaut kāds, es nezinu, kas tas ir, bet ir kaut kāds Linktree, kur tu nospied uz Linktree, un tad tur viss seansi pat ir uzreiz redzami. Tur pa kinčiem. Okay. Viss tur baigi ērti izdomāts un viss baigi forši. Super. Liels prieks. Tā ir pirmā tava filma, kur cilvēki pirks biļetes un tā tālāk tavs vārds plakāt, un ne viss. Ir bijušas doķenes, bet uz doķenēm būsim godīgi baigi cilvēki neiet un nepērk tās biļetes. Tā, ka, cerams, ka uz šo pirks, tas arī vēl jautājums. bet, jā. Neko, tad, kam tu viņu točni iesaka aiziet? Varbūt, nezinu, vecākiem vai jauniem vecākiem, vai arī tie, kur jūtās, kad es nezinu. Es domāju, jauniem vecākiem varētu būt rēcīgi, jā, viņi varētu tur kaut ko saskatīt. Tas foršais, par ko mēs runājam, ka tāpēc, ka ir tie daudzie varoņi, man liekas, ka vismaz kaut kāda mūsu paaudzes, tur plus mīnus 5-10 gadu cilvēku, tur točna kādā sevi atradīs vai kaut kādās situācijās kaut ko līdzīgu. Ka tur ir tas relatabilities būs klāt. Un vēl forši paskatīties, tā kā, man liekas, uz ekrāna ir uz tādiem drusciņu fakapiem un uzsis sev pa plecu, ka es vismaz neesmu šitāds. Īstenībā, jā, tu vari iet ar domu, kad pasties, es esmu labāks. Jā, tā točna ir filma par to, ka tu vari šitā sajusties visu laiku. Jā, bet ja tu vēl joprojām dzīvo 4 čomiem dzīvoklī, tad varbūt tev ieslēgsies tas otrs, ka tu kā es jau nezinu, normāli. Varbūt, jā. Kādu vainu dzer trešdienās, tas ir pa ko ir. Tā kā tā, labi, Armand, paldies, ka atnāci uz dzīvokli. Paldies tev par uzaicināšanu dzīvoklī un intro pieredzi. Lieliski. Yes. Labi, visu labu, uz tikšanos.